tuvākā vai tālākā nākotnē programmā varētu startēt arī Latvijā augstāko izglītību ieguvušie jaunieši. Tās celtu valsts prestižu arī tepat Latvijā. Tiesa, pašlaik gan programmu paplašināt neļaujot tā atvēlētais ierobežotais finansējums. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz. Brīvais mikrofons tagad. Halo! Labdien! 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 Es piezvanīju radio, ja? Jā. Halo! Labdien! Labdien! Halo! Jā, radio? Jā, lūdzu. Halo! Jā, ir problēma. Vai izcinājumu? Zvaniet 6722 888, otrs numurs 6722 55999. Elektroniski mums ir krusta.Latvijas.LV vai mājaslapā arī varat mums sūtīt kādu savu sakāmo. Man te ir atnākuši pāris ziņas par vakardienas sacīto attiecībā uz Ventspili un sniegu, kad es interesējos, kas notiek ar Ventspilī tīrīšanu, tad Ants rakstīja, ka sētnieki no ietvēm sniegu patiešām tīra muguru neatliekuši. No ielām nekur netiekot tīrīts, un tāpēc audiņas buksējot daudzās vietās. Savukārt viens cits klausītājs man raksta Ēriks, ka galvenās ielas tomēr bija tīrīts. Viņi priecējas, ka pa veloceliņiem uzreiz ir nobrauc traktors ar asu rotējošu slogu un notīrīs ceļus. Halo! Halo! Jā, lūdzu! Man būtu šāds jautājums, es diezgan regulāri sekoju līdz Krievijas raidījumiem, un beidzamā laikā nav īsti saprotams, kāpēc. Tik nicinoši, augstprātīgi pret Latviju izturās. Tur bija, reālā sakot, tā pamatdoma, ka mēs esam, kā to pateikt, krieviski melkī pakostņiki. Kurā vietā jūs to klausījāties? Kādā vietā? Ir, kā viņiem ir daži tie šovu, tie vadītāji. Tas pēkšņi izgāja no galvas. Bet tas ir Latvijas medijs? Nē, tas ir Krievu. Es Krievu sekoju ļoti līdz viņiem. Jā, bet viņi raida no Latvijas vai no Krievijas? Nē, no Krievijas. No Krievijas. Kāpēc viņi par latviešiem vispār runāja kādā kontekstā? Tur viņiem bija raidījums naftu, gāzi, pa tādiem lietu. Bet līdz šim Latvija tika tā pozicionēta, ka mums ir fašisms un mēs Krievus apspiešam un tā. Bet cik agresīvi tā. Tā ir tagad pēdējā laikā tā agresivitāte laužas pa visiem galiem ārā, un tās ir Krievijas propagandas viens no rezultātiem. Es īsti neesmu drošs, vai Krievija pati apzinās, ka viņi laiž džinu ārā, kur vairs pudelē atpakaļ tik viegli ielaist nevarēs. Tas ir tas, kas bažas rājas. Jā, visas partijas tagad vienkārši tirgojas kā triju UTT, kā tā ir uzrakstīts, ka neko nesaprotu. Vai prezidentam nebūtu pareizāk atlaist Saimu, lai tauta runā, raksta Viesturs Monēs, es esmu vairāk kārt sacījis, ka šobrīd par Saimas atlaišanu nav pamata runāt. Halo! Labdien! Labdien! Es gribēju Aidi jums pajautāt, vai es nezinu, kādā valstī es dzīvoju. Es dzīvoju Jūrmalā. Tur, kur kādreiz, arī Gunts Tūmans dzīvoja, tad bija pie Rumpīts. Un tagad viņš ļoti bieži uzstājās pa televizoru, visādās diskusijās. Un man tikai, tracina tas, kad viņš ir ļoti daudz izdarījis Latvijas labā, bet Jūrmalā viņš nav izdarījis neko, jo Jūrmalā viņš atstāja lielākoties Krievijas armiju. Un tāpēc tagad vecgada vakarā, 11:00, visa Jūrmala spridzinājās. Es gan nedomāju, ka tā ir Krievijas armija. Es domāju, ka tie visticamāk ir tie Krievi, kas ir sapirkuši īpašums Jūrmalā šobrīd, vai jauni Krievi, vai arī droši vien kādi no tiem, kas ir bēguši no Krievijas, un arī mīt Jūrmalā. Un skaidrs, ka tur viņi savu dzimtenes, tās atmiņas saglabā, lai gan man
teica, es pats nedzīvoju Rīgā, un tāpēc par savu mazāk redzu, es zinu, ka manā galā rakstos, ka neviens īpaši nešaudījās. Bet arī katru gadu tomēr 11. šaudītāji paliekot mazāk. Te man sacīja cilvēks, kurš dzīvo Pļauniekos, sakot, ka viņš vēro, ka katru gadu mazliet mazāk un mazāk, bet 12. tad gan esot pamatīga zāle. Linda raksta, labdien, par iepriekš stāstīto. Ne visi vecāki var atļauties savu skolu bērnus ārzemēs. Tādēļ uzskatu, ka tādi projekti ar 1000 eiro lielu atalgojumu ir jāpiedāvā arī vietējiem jauniešiem. Un vēl vairāk nekā ārzemēs dzīvojošajiem. Jā, halo! Labdien! Labdien! Es gribētu uzdot jautājumu saistībā ar mūsu degvielas cenām Latvijā. Atsakiet lūdzu, Aivi, vai varētu uzzināt, cik varētu maksāt naftas barels pasaulē, lai pie mums Latvijā 95.